Sveicināti, darbie draugi! Nu jā, kāpēc viss nenotiek pēc plāna? Kā lai saka, pēc plāna, kā Dievs ir paredzējis Bībelē, jo es jau pārstāv runāju kristiešiem šeit, un mēs jau kā kristieši esam salasījušies instrukciju un zinām pēc instrukcijas, kā ir jābūt, īsāk sakot, kādā secībā, kas un kā, kam ir jānotiek. Un tad ļoti bieži sanāk tā, ka nekas nenotiek pēc secības, kā ir rakstīts instrukcijā. Tas sākās neliela panika un viss pārējais, un mēs nesaprotam, kas ir un kāpēc, un daļ kam. Bet es zinu, ka šī tēma ir aktuāla daudziem, un daudziem ir erors. Vienkārši daudzi par to nerunā, viņi grib parādīties, izrādīties godīgi, kristieši, ka viņiem viss ir kārtībā, bet, nu, diemžēl tā nav. Dievs neļaus man samalot, protams. Un jautājums, kāpēc? Vienkārši jautājums, kāpēc nav kārtībā, jo Bībelē ir viss uzrakstīts. Principā, normāla darbība ir tad, kad cilvēks kļūt par kristieti, pieņemsim, kā es esmu kļuvis par kristieti, es nemeklēju sev sievu pasaulē, piemēram, kaut kur aiziet uz naktsklubu vai kaut kādā iepazīšanās Tinderā vai vēl kaut kādā profilā, es tā nemeklēju, nu, tādā stilā. Nu, principā, sievai jābūt tādai pašai kā man, kas mīl Dievu, kas viņu pazīst, kurā ir kontakts ar Dievu, un tādu sievu man vajag, īsāk sakot, un tāda arī ir. No tādas vides es arī esmu dabūjis savu sievu, un tāpēc runa ir par to, ka mēs zinām Dievu vārdu, mēs zinām, ko saka Dievs, kā ir jābūt, bet ļoti bieži, kā ir jābūt, nenotiek, un tad jautājums, kāpēc? Nenotiek. Cik labi, kad ir svētais gars, kas regulāri tevi iepriecina un viss kaut ko tādu dara. Būs atkal jānodarbojas ar pašu pazemošanos. Jā, tātad kāpēc? Kāpēc tas tā nenotiek? Kāpēc sievas ir dusmīgas uz vīriem, citreiz neapmierinātas un negrib pakļauties un doties vadībā? Un vienā interesantā tādā pasākumā, kur bija apmēram kā 10 cilvēki, es pateicu, ka ar savu atklāsmi, kāda man ir tagad, es labprāt gribētu būt sieviete. Tur daudziem iestājās erors, kā tas tā var būt, un viņi pat negribēja izklausīt mani. Momentāli sākās visādi spriedumi par maniem, par šito man izteicienu. Vajadzēja apmēram kāds 2 minūtes izklausīties spriedums par maniem, kas un kā es tā varēju, un kāpēc. Bet, kad tas viss beidzās, es vienkārši viņiem paskaidroju, jo redzi, kas pliet, es saprotu, Dievs ir ļoti lielu nastu, principā, ļoti lielu nastu ir uzlikts vīrietim, kā vīrietim, jo vīrietis ir ģimenes galva. Sieva nav galva, sieva arī nav kakls, īsāk sakot, kā daudzi saka. Sieva ir pēc Dieva vārda ir palīgs. Vīra palīgs ir sieva. Varētu teikt līdzstrādnieks, vīra līdzstrādnieks. Tieši tāpat kā vīrs ir Dieva līdzstrādnieks. Un, principā, mēs, kas Kristū, visi esam Dieva līdzstrādnieki. Dievs strādā, mēs darbojamies līdz ar Dievu. Tādā veidā, bet Dievs vīrietim, kas ir interesanti, iedevis galveno, visnopietnāko un visatbildīgāko lomu būt vadītājam. Būt vadītājam ģimenē, un tad vīrs kā vadītājs, vīram ir diezgan sarežģīti, jums jāsaprot, jo vīram vajag sakonektēt ar Dievu, ar neredzamo Dievu, saprotiet, kurš nav redzams, un viņam vajag viņu atrast konkrētās situācijās, kurās nokļuvis ir vīrs ar ģimeni vai kā, jo mēs tomēr dzīvojam un katru dienu notiek kaut kādas darbības, kaut kāds virziens, un vīram, protams, vajag zināt, kur mēs dodamies vispārībā. Vīrs ir ceļa rādītājs, kas meklē Dievu, un viņam viņu vajag atrast, citreiz ne tik viegli viņš atrodas, citreiz vienkārši atrodas. Turklāt, sievai ir diezgan viegls process, diezgan viegls. Dievs ir teicis, sievas, esat paklausīgas vīriem visās
lietās. Un principā Dievs vīru noliek tādā līmenī, kā sevi pašu. Saprotiet, viņš sievai dod saprast, ka vīrs ir tādu autoritāti, kā viņš pats. Saprotiet to domu. Un tāpēc, kā vīrs saka, tā dariet. Un pēc tam Dievs saka vīriem, secība ir tāda, Dievs saka vīriem, jūs vīri mīlat savas sievas. Dievs jau zināja, ka sievas visticamāk nepaklausīs. Un tāpēc, lai vīrs tam nestreso pārāk, vienkārši saka, mīli sievu, arī tad, ja viņi tev neklausa. Tā kā sievai, tāpēc es viņiem teicu, ka es gribētu labāk būt sieviete, jo es esmu sapratis Dieva principu. Man būtu krietni vieglāk būt par sievieti, man tā liekas, jo es principā neesmu sieviete, bet, sievietē tur ir citas problēmas savas, ar kurām es, protams, negribētu sastapties. Esmu priecīgs, ka esmu vīrietis, man daudz sieviešu problēmu nav, kuras tiešām man nav vajadzīgas, bet teorētiski no šitās skata punkta būtu vienkāršāk. Būtu ļoti vienkāršāk, nebūtu tik skurpulozi un saspringti jāmeklē. Dievs varētu vienkārši uzticēties vīram. Man tas patiktu, man tas tiešām patiktu, kad es varētu teikt, vīrs, ok, mīļais, kā tu teiksi? Uz priekšu. Mums pilnīgi nekāda saspringuma nav, saproti. Galvenais vajag mirt sev, es domāju, jānomirst sev, savām ambīcijām, visām tām lietām, un tad ir vienkārši. Tad saki, mīļais, uz turieni arī es, viss ir kārtībā, tad ir viss ok. Un tāpat tās arī vīram, protams, ja vīrs mirst savām visām ambīcijām, kaut kādām savām lietām, tad diezgan viegli sakot Dievam. Saka, Dievs uz kurieni, Dievs saka uz turieni, un viss notiek, īsāk sakot. Bet īstajā praksē, diemžēl tā nenotiek. Sievām parasti īpaši negribās sekot tur, kur vīrs saka, un arī citreiz vīri negrib iet, kur Dievs saka, un vispārējais. Bet secība un principā ir tāds, kā es jums pateicu. Vīrs ir ģimenes galva, numur 1, pēc tam iet sieva, pēc tam iet bērni, pēc tam iet kaķis. Apmēram tā. Princips tāds, kurš ir galvenais? Dievs. Pēc tam vīrs. Pēc tam sieva. Pēc tam bērns. Vecākais. Pēc tam nākošais pēc kārtas. Un ka visi ir beigušies pēc auguma, tad, ja ir dzīvnieks, tad dzīvnieks ir galvenais, īsāk sakot. Ja visi ģimenē nomirst, tad paliek galvenais dzīvnieks. Viņam tagad vajag izdomāt, kā izdzīvot. Principā epopeja tāda. Nekas sarežģīts principā nav. Parasta Dieva hierarhija. Kā viņš ir sakārtojies? Dievs ir galvenais. Jums jāsaprot, Dievs ir galvenais. Pār visu ir Dievs. Nav neviena vairāk. Pēc tam iet vīrietis. Tā viņš ir teicis savā vārdā. Pēc tam iet sieviete. Pēc tam iet bērni. Halleluja! Bet šeit mēs nonākam tupikā. Ka nav konekta, īsāk sakot, šajā visā pasākumā. Sievas ir dusmīgas un vispārējais. Un es šo tēmu aizskāru, un kas ir interesanti? Interesanti ir tas, ja tu kaut kādu tēmu aizskarā mūsu Dievs, trīsvienīgais Dievs, viņš vienmēr atbildēs. Viņš vienmēr atbildēs tev uz visiem jautājumiem, kas tev patiešām interesē, un tu viņus sadzirdēsi. Tā, ka es pieskāros šim jautājumam, bija interesanta situācija. Tagad mēs nonākam pie galvenā. Bija interesanta situācija, man bija diezgan, tad liela problēma bija veselības ziņā mammai, un tur vajadzēja zināt, kā rīkoties garīgajā pasaulē, un principā es tur atradu Dievu ļoti ātri un ļoti veiksmīgi, principā Dievs pats man atrada tajā situācijā un pateica, ko darīt. Un tā, ka es tos garīgi izdarīju visu, notika uzvara. Principā tā bija diezgan liela, smaga situācija, bet pēc tam sekoja nākošā situācija, kur nebija tik smaga. Un tā situācija bija saistīta ar finansēm un ar laiku. Īsāk sakot, man vajadzēja atrisināt vienu jautājumu, kuram bija dots konkrēts laiks un konkrētas finanses, principā. Un, kā jūs saprotiet, Latviju speciālisti ir atstājuši, un speciālisti nav pārsvarā palikuši diletanti, kuri, principā, man pašam jāmāk Latvijā dzīvojot visās sfērās atrast atrisinājumu. Jo tad, kad tu nāc pie cilvēkiem, tu viņus klausies, un tu saproti, bāc, viņš nesaprot, pa ko iet runa, un īsāk sakot, tev jālūdz Dievs, jāmeklē, lai tu varētu viņam palīdzēt speciālistam, tu, kas no malas varētu palīdzēt, kā virzīties tajās visās lietās. Diezgan smagi, īsāk sakot. Un tur bija tāda situācija, un man viņu vajadzēja atrisināt. To situāciju salīdzināt ar mammas situāciju, tas bija pilnīgākais sīkums. Vispār sīkums tā situācija bija. Viņa bija materiāla, tā nebija ne dzīvības vērta nekas. Tā bija materiāla, standarta, ikdienas situācija.
vienkārši vajadzēja konkrētā laikā ierakstīties iekšā un izdarīt darbu. Un katrs solis, ko es spēru, maksāja kaut kādu naudu, un cik to soļus būs jāspēr, es nezināju katrā gadījumā, bet pār visam bija laika ierobežojums tajā visā. Un es lūdzu Dievu un viss pārējais, bet paralēli es vedu šo jautājumu par sievām. Paralēli. Un ko darīt Dievs? Tas situācija tā nokaita, tik spēcīgi tika nokaitēta, un pašās beigās, ka jau bija izdarīts viens solis, kur es domāju, ka tas pēdējais solis un vajadzētu būt situācijai atrisinātai, un es biju izgājis izskriet līkumu pa trasi, sāku skriet, un es saprotu, ka es nevaru paskriet. Man pazūd ticība, man reāli pazuda ticība, ka tas notiks solis, ko es speru, ka tas ir pareizs, ka tur būs vēl soļi jāspēr, un es nezinu, kurā virzienā spērt, kurš ir spējīgs to izdarīt, saprotiet, un notiek sarežģīta situācija, un es apstāju, es nevaru vairs paskriet, un es paliku reāli dusmīgs uz Dievu. Man tas bieži nenotiek. Bet šajā situācijā es tiešām paliku dusmīgs un neapmierināts, un es sāku lamāties. Nevis ar lamu vārdiem, es nenosaucu Dievu nekādā necenzētā vārdā vai kaut kādīgi vēl, es vienkārši biju ļoti neapmierināts uz Dievu, ļoti neapmierināts, un par situāciju, kurā vispār viņš man ir ielicis, un ka vispār priekš kam man jābūt tajā situācijā un jānodarbojās ar to, ar ko es tagad nodarbojos, ka es vispār tam neesmu radīts, priekš kam man tas ir vajadzīgs. Un es biju ļoti dusmīgs, es gāju kājām, tā trasa bija kāds 7 kilometri, es gāju un Dievam vienkārši teicu savas visas neapmierinātības, cik esmu neapmierināts par to, kā Dievs darbojās manā dzīvē, kad es vispār nejūtu viņa mīlestību, kad es vispār viņu nejūtu, īsāk sakot, ka viņš ir pazudis, ka viņš man ir pametis, īsāk sakot, ka es viņam neesmu vajadzīgs, ka neviens mīlošs tētis nekad savu bērnu tā nedarītu, kā viņš dara. Es biju ritīgi dusmīgs uz viņu vispār, es neesmu to pelnījis, nafigā man tas viss ir vajadzīgs. Tas gāja tā. Neskatoties uz to, ka Dievs ir teicis, esat pateicīgi par visu un priecājieties, vienmēr es nebiju spējīgs ieiet tajā kondīcijā iekšā, vienkārši nebiju. Un es biju dusmīgs uz Dievu, un es ritīgi viņam bēru ārā visu. Principā, kad trasa bija izieta tādā līmenī, pēkšņi atnāca Dieva klātbūtne. Atnāca Dieva klātbūtne, un WhatsAppā atnāca video, kurš šis profesionālis, kurš bija man uz to brīdi, atsūtīja man video ar to, ka lieta ir atrisināta. Un ar piebildi, viņš jau pie tam ir pasaulīgs cilvēks, un ar piebildi, ka vairāk vajag priecāties. Iedomājieties! Un tad, kad šī situācija notika, Dievs uz manu sirdi runāja. Viņš saka, redzi, tu ne ar ko neatšķiries no sievas, jo tu tikko tieši tāpat izdarīji, kā sievas dara. Tu tieši tāpat izdarīji. Tu vienkārši uzbēri man visu virsū, bet tas notika tāpēc, ka pazuda mana klātbūtne. Un Dievs deva man saprast, ka sievas viņas erorizē tāpēc, ka nejūt klātbūtni, mūsējo vīru klātbūtni nejūt. Un ka sievām ir ļoti svarīga vīru klātbūtne. Kad vīru atbalsts vienkārši, saprotiet, vīra klātbūtne, tāpat kā man ļoti svarīgs, kur es eju visur cauri Dieva klātbūtne. Es viņu jūtu, es Dievu jūtu katru dienu, arī šodien, šo lietu vispār negribēju taisīt. Vienkārši Dieva klātbūtne nonāca un mani stiprināja un teica, davai, aiziet. Es piecēlos no gultas, teicu, pats Dievs atkal sāksies pašpazemošanās. Nu labi, laik tā laika, kas jādara, tas jādara. Īsāk sakot, redziet, kā Bībele saka, ka sievas ir vājākās, tāpēc viņām ir vajadzīgs atbalsts. Un mums vienkārši tas atbalsts ir jādod, un ja sieva nejūt to atbalstu, viņa nespēja vienkārši strādāt, viņa nespēja darboties. Varbūt ir īpašas sievas ļoti spēcīgas, kā arī īpaši varbūt tās ir vīrieši tādi, kuri iet caur kaut kādiem šausmīgākām situācijām un ir spējīgi, īsāk sakot, pateikties un neuzvesties tā kā es. Bet es domāju, ka Dievs vienkārši man šajā situācijā, vienkārši viņš parādīja to situāciju, ka viņš noņēma savu klātbūtni no manīm nost un kāds es paliku. Un, lai es saprastu to, kad šī lieta ar sievām ir tāpēc tāda, kad sievas nejūt mūsu klātbūtni. Saprotiet, mūsu klātbūtni. Tāpat kā Dievs
Dievs izlej savu mīlestību, tāpat tas arī mums jāizlej par sievām savu mīlestību. Jāpievērš vairāk viņām uzmanības, nevis citēt Bībelī, sakot, ka tur tā rakstīts un vēl kaut ko. Pieņemsim, sieva atnāk mājās dusmīga no kaut kurienes, sieva ar eroru, un sāk tev braukt augumā, un tu viņai vienkārši kaut kādu citātu no kādu raksturvietu uzsvied viņai virsū no Bībeles, ka tur bišķi savādāk vajag operēt, ka varbūt vajag apņemt sievu, samīļot un pateikt, kas mīļai noticis, visi kārtībā, nu, ko es varu palīdzēt. Nu, man pašam, protams, ļoti daudz jāmācās tajā visā. Tā kā svarīgi ir tas, kad, laikam, lai tas viss darbotos pār visam, ir vai jābūt ir klātbūtnē, ka sievas jūt vīru klātbūtni. Un tās rūpes, un tad arī viss ir ok. Tā kā, lai Dievs jūs svētī, ieiet šajā līmenī arī, protams, mani. Visu labu!